Dodamies pie zaļās jostas, kur uzzināsim visu par bateriju šķirošanu atkritumu šķirošanas laukumā. Tad baterijas mēdz būt ļoti dažādas, un kādreiz mēs pat nevaram iedomāties, ka tā ir baterija, ko mēs izmantojam ikdienā. Ir mūsu klasiskās pirkstiņu baterijas un, protams, podziņu baterijas, un tās pirkstiņu baterijas var būt mazākas un lielākas. Bet tad ir arī šādas, kas ir, piemēram, tās sauktās powerbankas vai lādējamās baterijas, kurām arī būtu jāatrodas bateriju sektorā, un tad ir visādas tādas interesantākas, kas ir arī akumulātori, dažādi elektroierīcēm, kurām arī noteikti būtu jānonāk šķirotajos atkritumos. Vai tiešām viena šāda maza baterija var radīt būtisku kaitējumu? Jā, arī viena šāda maza baterija rada būtisku kaitējumu. Tāds varbūt salīdzinājums ir, kad šāda te viena pirkstiņa baterija var saindēt kubikmetru zemes. Tāpēc bateriju nevajadzētu novērtēt pa zemu. Kāpēc baterijas ir kaitīgas? Kāpēc tās būtu jāšķiro pareizi? Ir tādi 3 galvenie faktori. Viens ir tas, ka baterijas sastāv daudz dažādus ķīmiskos savienojumus, litiju, kobaltu, svinu. Un, ja tās ir nepareizi sašķirotas, piemēram, nonākot dabā, tās sāk ķīmiski sadalīties. Un viss šīs ķīmiskās sastāvdaļas nonāk vidē, nonāk ūdenī, nonāk augsnē. Un mēs jau zinām šo ciklu. Nonākot ūdenī, tas nonāk atpakaļ visticamāk pie mums vai tajā, ko mēs audzējam. Ja šādu bateriju izmet sadzīves atkritumos, kur tai noteikti nebūtu jānonāk, tad pastāv ļoti liels risks, ka tā mehāniska spiediena rezultātā var uzliesmot un radīt ugunsgrēku gan piemaiņas konteinerā, kur tā tiek izsviesta, vai, piemēram, atkrituma apsaimniekošanas mašīnā, kad konteiners tiek izmests, presi tiek atpresēts. Tas ir mehānisks spiediens, kura rezultātā šī baterija var uzliesmot. Un arī uz šķirošanas līnijas, šķirošanas punktos tas ir nereti, kad tās var radīt ugunsgrēka draudus. Un realitātē šādi gadījumi ir arī notikuši. Un tas, protams, nav patīkami nevienam no iesaistītajiem. Trešais iemesls ir tādi mājas sadzīves draudi. Piemēram, bērni, ja šādas baterijas kaut kur mētājās apkārt un nav atbilstoši sašķirotas, tad bērni tās var norīt. Viņas ar tiem spēlējās, un tā ir veca baterija, kurai jau sāk izdalīties šie ķīmiskie savienojumi. Viņš attiecīgi var saindēties ar šo baterijas sastāvu. Mēs viņus, protams, varam mājās sakrāt, bet atbilstoši uzglabāt plasmasas trauciņos vai noteikti ēnā, noteikti ne tur, kur ir augsta temperatūra, lai šīs baterijas netiktu ar karstumu vai spiedienu ietekmētas. Un sakrājot tādu nododamu daudzumu, mēs varam doties gan uz tuvējo lielveikalu nodot, jo lielveikalos daudzos ir bateriju savākšanas punkti. Daudzos birojos ir kastītes, kurās var izmest izlietotās baterijas. Tāpat tās ir arī dažādas akcijas, piemēram, bērniem skolās. Ir Latvijai konkurss, kur var dabūt vērtīgas balvas par to. Kas iedzīvotājiem ir jādara, lai viņi rīkotos pareizi, un kas ir jāatcerās? Galvenais, ko atcerēties, baterijas ir jāšķiro, un tās nedrīkst nonākt sadzīves atkritumos, un pavisam noteikti nedrīkst nonākt dabā. Kā baterijas pareizi šķirot, tam ir speciāli nodošanas punkti baterijām. Būtu jāapzinās bateriju radītais risks, un tās jāsašķiro atbilstoši. Šķirosim pareizi!